Kameras sadaļā kreisajā pusē varat apskatīt visu atrašanās vietu sarakstu līdzīgi kā iesūtnē. Atverot kādu vietu, tiek parādīts saraksts ar visām šai vietai piešķirtajām kamerām. Kameras ikonas parāda šīs kameras statusu. Pa labi tiek parādīta atslēga uz kameru. Jūs varat noteikt, vai kamera ir ieslēgta ar iestatītu brīdinājumu, vai brīdinājumu, kas nav apskatīts. Vai kamera veic ierakstu, jums nav piešķirta atļauja skatīties, nav izdevusies, VNA ir atvienots, kamera ir izslēgta vai ir atlikta. Jūs varat atvērt atsevišķas kameras iesūtni, apskatīt dzīvo ierakstu un ieslēgt vai izslēgt kameru. Šī ikona parāda, vai lejupielādei pieejams kameras VNA atjauninājums. Uzklikšķinot pa kreisi uz mazās eilītes tiek atvērts kameras detaļu loks. Tajā parādīts kameras nosaukums, vietas nosaukums, ko varat apskatīties kartē vai kartes prepozīcijā. Tiek parādīta jūsu izvēlētā laika zona, ja tā ir servisa pakas detaļa. Jūs varat izvēlēties neparādīt klipus no šīs kameras uz paneļa, pagriežot slēdzi uz off. Kameras saraksta sadaļā varat ieslēgt un izslēgt ierakstīšanas, uzraudzīšanas vai brīdinājuma funkcijas. Uzklikšķinot uz zīmuļiem, jūs varat rediģēt sarakstus. Kameras iestatījumos varat ieslēgt vai izslēgt attēla šifrēšanu, SD malas dublējuma ierakstīšanu kamerā un attēla jaukšanu. Šajā sadaļā ir arī rediģēšanas un kustības noteikšanas kontroles. Jūs varat ieslēgt un izslēgt rediģēšanu. Uzklikšķinot uz zīmuļu, jūs varat rediģēt kustības noteikšanas un rediģēšanas kontroles vienā kadrā. Uzklikšķinot uz kustības noteikšanas ikonas, varat iestatīt zonas, kas nosaka kustību, un iestatīt jutības līmeni. Var izveidot vairāk kā vienu logu. Rediģēšanas ikona ļauj iestatīt taisnas stūrus, kas izgriež zonas no ierakstītajiem attēliem. Dubultais piesitiens ir vieta, kur varat nolemt, vai kameru aktivizē tikai kustības noteikšana, ārēja ievade, piemēram, PIR vai durvju sensors, viens vai otrs vai abi kopā, kas ievērojami samazina nepareizu brīdinājumu skaitu.